Rīta kafijā LV svaigas aktuālas ziņas un no neziņas nemiņas. Labrīt, godātie skatītāji! Sestdienas rītiņš, gan jau spīd saule. Mums spīd saule, vai jums spīd saule, mēs nezinām. Ja spīd saule, ko dara velo entuziasti? Kāp uz riteņa un dodās ielās. Toms Ehrenpreis šodien pie manis ciemos. Sveiki. Čau. Tom, es esmu tāds nelietīgs raidījuma vadītājs. Man patīk piesieties cilvēku vārdiem, uzvārdiem. Jā. Un tavs uzvārds ir superzīmīgs. Superzīmīgs. Es nezinu, Latvijā kādam pasakot uzvārdu Ehrenpreis vai nekas, tā kā nenāk galvā vispār, jo man liekas, ka tas jau tāds pats par sevi saprotams ir tavs radniecīgā saitē ar leģendāru velo būvnieku. Gustavu Ehrenpreis. Gustavu Ehrenpreis, un tu esi maz dēls brālim Gustavam, jā? Redz, kāds es labs esmu. Visi jau zini. Jā, visi jau zina. Klausies, kā ir ar tavu uzvārdu? Tev viņš ir palīdzējis, tev viņš ir darījis pāri, tev ir uzlicis lieku kaut kādu nastu. Kā tu ar savu šo vēsturi sadzīvā uzvārdu? Es tā kā bērnībā un agrā jaunībā par to galīgi nedomāju. Bija kaut kādi vecākās paudzes cilvēki kaut ko sasaistīja, bet tā īstenībā ģimenē par to baigi daudz nerunāja. Es domāju, ka dēļ vēsturiskā uzslāņojumi un tam līdzīgi, bet es par to tā sīkāk visu uzzināju tikai sākot darboties ar velospēdiem. Tad jau, ka tas ir tev nesaistīti pilnīgi, tev pievilka velospēds? Man būtībā visu kopš agras bērnības ir velospēdi interesējuši, un es vienmēr kaut ko ap viņiem esmu ķimerējies un darbojies. Pat nezinot, ka tavu rados ir bijis tāds gigants kā... Tieši tā, bet tas bija tā otrajā plānā viennozīmīgi. Un to stāstu tiešām es uzzināju, sākot darboties ar velospēdiem, tā jau nopietnāk. Un tā bija savā ziņā arī tā, kad es... Arī jau pirms 11 gadiem izdomāju, ka jādara kaut kas sev, un tad jārealizējās kaut kā savādāk. Tad velospēda bija pirmā atbilde. Un sākumā mēs bijām draugu kopu, kas vienkārši saucās Radošā apvienība darbnīca. Un tikai tad, kad es, kā jau parasti tas hobija biznesa no sākuma, es diezgan ātri paliku viens pats, tad arī tas uzvārds arī sāka celties augšā, teiksim tā, un tad arī sākās izveidojās. Es sāku darboties ap 2005. gadu, 2010. gadā tikai radās uzņēmums, kurā jau mans uzvārds parādās. Viss ir sākotnēji radies dēļ tā, ka ir jāsvin dzīve un cik forši braukt ar velospēdiem un parādīt to arī citiem. Un būtībā arī vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana. Tad, kad tev bija skolas gaitas un viss, pa kādu profesionālo līniju tu domāji? Pamatskolā tev 9. klasē prasa, ko tu darīsi? 12. klasa, ko darīsi? Tā pirmā profesionālā izglītības apguvu kordiriģēšanu. Tas ir pilnīgi cits novirziens. Bet tā pašā brīdī es vienmēr pastāvējis uz viedokli, ka mūzika ir ļoti tuvu fizikas disciplīnai. Loģiskā domāšana diezgan lielā, augstā līmenī jāiedarbina, lai tā orientētos sistēmās. Tad tu no bērnības pa mūzikas skolām esi dzīvojis daudz, vai ne? Jā, tā ir Doma korskola. Es esmu zēnu korī dziedājis un pēc tam kordiriģēšana attiecīgi. Forši. Un kāpēc neaizgāji pa to līniju? Kas notika? Es biju, es teiktu, ka es nebiju tāds super talantīgais, un tādā brīdī, ka man, visas, ko es tur izdarīju ar savām darbspējām, sasniedzu, un tagad man tās entuziasms apkritās, tad es arī izdomāju, ka jāiet kaut kā savādāk. Un tā pašā laikā paralēli skolēs
cik es sev atceros, vienmēr esmu pa šķūniešiem, pa garažām dzīvojies. Un tā ir bijis man pasaulē. Tēvs ir šofers un automehāniķis. Tad ar viņa palīdzību es arī pirmos velosipēdus esmu saskrūvējis. Tad tomēr tas ritenis, tas velosipēds pārņēma dominanci. Guva virsroku. Jā. Viennozīmīgi. Tādas tehniskās lietas arī vienmēr kaut kā gūst. Tad, kad pieņēma lēmumu, ka tas būs bizness, tu tā kā zināji, kur tu lec iekšā? Kas ir Latvijā? Ko nozīmē Latvijā bizness? Nē, viennozīmīgi nē. Tas viss ir bijis tādā tiešām leciens tumsā kaut kādā mērā. Un tikai pamazām saprotu, cik tas ir. Ja tu saprast to sarežģītības pakāpi, kā to visu ir tieši mūsu, es teiktu, ļoti savvaļos apstākļos to visu panākt, tad es otro reizi pārdomātu. Protams, noteikti to darīt viss savādāk. Bet es esmu tur, kur es esmu. Bet tad tas varētu būt tāds, ja zinātu, kas tev sagaida, tad varētu būt arī kaut kāda citādāka lēmuma. Jā, es varbūt virzītu to bišķi savādāk. Velosipēda restaurācija. Es saprotu, koku skapja restaurācija. Jā. Bet velosipēds, kur tu vari dabūt detaļas priekš? Pirmkārt ir vēsturiskais stāsts, kad 20. un 30. gados Rīga bija ļoti industriāli attīstīta. Un šeit uz vietas ražoja pilnīgi visas velosipēda detaļas. Visas pieķi, viss pilnīgi. Un Rīgā vien bija 4-5 fabrikas, kuras spēja saražot katra vismaz 10,000 velosipēdus gadā. Ehrenpreis saražoja līdz 40,000 gadā. Kopumā 11 gados, kas bija 20-30, Latvijā vien tika saražot 500,000 velosipēdu. Tā velosipēda masa neapzinātā ir milzīga, un to jau es bērnībā sapratu, kad es redzēju, tur laukos un vēl vis kaut kur tie ir tie vēsturiskie velosipēdi. Un tas tikai arī laika tāda nākā apjausma, ka tas ir velosipēds, kuram ir 70 gadi vidēji, un viņš joprojām ir lietošanā. Tagad tur ir saprast, kāda tā ir tā kvalitāte, kādā kā viņš taisīts. Ja tu brauc bērnībā ar velosipēdu, kur tu vari rāmi salocīt par celīti, tad tas ir pilnīgi pretējs kaut kas. Un ārkārtīgi augstas kvalitātes un ļoti, ļoti precīzām precīzi izgatavoti un no augstvērtīgiem materiāliem. Ar ko saistīts tas tā kā bums tāds? Kur tādus kvantumus ražot? Kas cilvēkiem atnāca vaļā? Viņi saprata, ka var ātrāk pārvietoties, vai kur tā feature? Tas bija pirmkārt, tā bija visefektīvākais transporta līdzeklis 2030. Ļoti rēti kāds varēja automašīnu atļauties. Un būtībā arī tas bija tā kā pat Rīgas pilsētas ietvaros, tas bija politiski virzīts, jo tikai pavisam nesen tad veloceliņu kopgarums, kas bija 39. gadā izveidots, tikai tagad nedaudz pārsniedz to, kas bija. Bet Rīga bija 10 reizes mazāk. 400,000 iedzīvotāji, Tieši tā. Vai remontdarbnīcas, vai tas bija ar tā baigi? Ļoti izplatīti, jo būtībā, kā es teicu, bija 5-7 samērā lielas rūpnīcas un bija vairāk kā 30-40 darbnīcas, kas arī individuāli radīja velosipēdus. Tur ir vēsturiskas bildes rādīt un stāstīt. Būtībā centra rajonā vien bija 11 darbnīcas. Visi zina Andalūzijas suni, piemēram, kafejnīca. Tā bija Jēkaba Bukses velosipēda darbnīca, oriģināli. Tā viss telpas, tas ir veidots kā velosipēdu moču darbnīca. Tā kā Jēkabiņš uz Britu BSA velosipēdu un moču bāzes būvēja savus īpašos velosipēdus, kā piemēram. Tā ir laikā, zini, cik maksāja ritenis? Salīdzinājumā ar to dzīves līmeni. Par to ir stāsts, kad velosipēds maksāja kaut kā aptuveni 120-150 lati, kas ir milzīga nauda tajā laikā. Laukos, piemēram, mēnesī cilvēks saņēma 30-40 latus, un pilsētā ap 100. Tā ir viena laba alga, viena laba mēneša alga. Tas ir arī stāsts par kvalitāti. Kārtīgs velosipēds arī ir viens
vidējas algas līmenī. Un ar visu to, ka tas ir tāds cīpars, saražot tādus apjomus. Jā, nu kā, tas ir stāsts par no vecāku gada gājumu cilvēkiem ir stāsts par to, kad ir kāds pat bērnībā nav iemācījies ar velosipēdu, kaut arī tēvam bija tas velosipēds, un tad viņam pat nedrīkstēja pieskarties. Bet tas bija galvenais transporta līdzeklis un darba instruments. Tur nevarēja ģimerēties un ākstīties. 21. gadsimts. Jā. Kur Rīga Eiropas kontekstā ir ar velo kustību? Tā kā par velo kustību, kā transporta kustību, es teiktu, es vienmēr esmu pārstāvējis to viedokli, un kādēļ arī tiek rīkoti tvīdu brauciens un Rīgas velo nedēļa, ka tas ir velo kustība revolucionārs process. Jo vairāk būs velosipēdisti, jo vairāk arī viss pārējais būs jāpievelkās attiecīgi municipalitātēm, jo vairāk būs šī masa, kas brauc ar velosipēdiem, jo vairāk būs arī nepieciešamība pēc šiem veloceliņiem. Tā kā, tur ir jābūt tiem pionieriem un celmnožiem. Un esmu runājis ar tādā pasaules mērogā, protams, ir no otras puses arī jābūt tā politiskai gribai un virzībai. Un jāsaprot, ka tas ir tādā neliela distanču apjomā, pilsētas centrā, blīvi apdzīvotā, ka tas ir ļoti funkcionāls un racionāls pārvietošanās līdzeklis. Ja brauc arvien vairāk šie velosipēdisti, tie ir cilvēki, kas jau aizbrauc uz darbu, viņi jau ir pamodušies, viņiem ir daudz lielāka pievienotā vērtība, viņi mazāk slimo. Tas pats stāsts, ka nav jāliek milzīgas subsīdijas sabiedriskajā transportā vai ielu būvniecībā, jo tā ieskicējot, par to varētu ļoti ilgi un dīsti runāt. Sakot, tai velo visā lietā ir vēl augt. Jā, mēs esam pionieru līmenī. Tā pašā laikā, ja par to globālo, es runāju, piemēram, amerikāņiem, Ņujorkas kustībai, kuri tagad ir ārkārtīgi tas aizgājis viņiem. Trendīgi, bet viņiem pagāja 20, 30 gadi, lai viņi to domāšanu pamainītu no muscle cars kultūras, no milzīgajām. 5-7 motors. Uz velosipēdiem, kas liekas kāds pilnīgi absolūti dažādi plaukteņi. Tā kā, par to es stāstu, jo vairāk ir šie velosipēdi, viņi arī ir ļoti daudz ko pamainījuši. Tu esi no rīta līdz vakaram ar velosipēdu. Man ir sajūta, ar tevi runā kāds par kaut ko citu? Uzaicinu uz interviju parunāt par kafiju. Bet velosipēds strāvo. Bet velosipēds strāvo visu laiku caur visām tavām aktivitātēm, ne? Tā ir sanācis. Ir, protams, ka dažreiz tu nogurst no tās tēmas, bet tas galīgi nav tas sliktākais scenārijs, par ko runāt. Cik traks velosipēdists tu esi? Ārā putenis, gāž lietus. Tu kāp uz ričuku un brauc? Putenis gāž lietus, ja man vienam pašam kaut kur centrā jānokļūst, tā nav problēma. Bet, ja man ir jābrauc kaut kur tālāk distanci pie Rīgā vai tam līdzīgi, es iekāpju automašīnā. Cits jautājums, ja ir jāved kaut kas, vai tie paši velosipēdi kaut kur jāpiegādā, vai kaut kādas detaļas, vai bērns ir jāizved, un tad ir automašīna. Būtu arī teorētiski dāņi brauc ar velosipēdiem un kargo velosipēdiem, bet tur ir bišķiņ infrastruktūrai mums vēl jāpievalkās. Tā kā, bērns paaugsies, braukšu ar velosipēdu vedīšu, kur vajag. Ir no kā ņemt piemēru Rīgai? Protams, jāpaskatās uz lielajām Kopenhāgena vai Londona. Tad liekas, ka Londona varētu būt kaut kādā mērā labāks piemērs, jo tur ir tas viss tā sintezējies ar dažāda veida kustībām. Ja Dānijā tas ir strikti, ir novilkts veloceliņš un ļoti kvalitatīvi izbūta. Londonā tā ir bišķi ekonomiskāk, tas ir veidots, kad ir posmi, kur uziet uz trotuāru daļas, apakaļ, ir posmi, kur pazūd, bet ir ārkārtīgi, kas galvenais ir jāņem no tas Londonas pieredzes, ir ārkārtīgi liberāla savstarpēja attieksme. Un to mēs arī savā ziņā esam jau daudz ko panākuši, jo
5 gadus atpakaļ skatās uz velosipēdistiem un autobraucēju attiecībām. Attiecībām bija tāds riktīgs kariņš. Tad bija velosipēdisti, bija trakie izdzīvotāji un tam līdzīgi. Tagad bišķiņ tas respekts izveidojies. Cilvēki saprot, ko nozīmē acu kontakts krustojumos. Sāk veidoties jau kaut kāda braukšanas kultūra. Gan vieniem, gan otriem. Jā, tur ir apusē. Ir ļoti jāatzīst, ka abās pusēs to akmeni var mest un tas nekādā veidā neveicina, teiksim, situācijas uzlabošanu. Un ja viens otram pārmetīs, ka tu tur pārbrauc pie sarkanās gaismas vai vēl kaut ko. Tā kā tas ir attieksmes jautājums. Viens ir pati infrastruktūra, un otrs tiešām ir savstarpēju satiksmes dalībnieku kustības, jo milzīgajā Londonas pilsētā tas salīdzinājums, ka tā satiksme ir vājprātīgi intensīva. Brauc divstāvīgi autobusi, bet viņi tev to apbrauc ar to velosipēdistu ļoti atkurāts, un tu jūties droši. Tu mazais velosipēdists un divstāvīgais autobus. Viss šīs te velo nedēļas un ar velo uz darbu. Man liekas, tur var saukt dažādus pasākumus. Tas ir, kas ir iniciators šādiem pasākumiem? Jo tas, es saprotu, veido šo to lielo darbu, ko tu saki, būvē šo velo kultūru. Katrs šāds pasākums, viņš pievieno kādu jaunu. Papilītē vien. Papilītē. Kas ir iniciators lielākajai daļai šādu pasākumu? Velo entuziastu kopu būtībā. Tā kā tas ir Latvijas riteņbraucēju apvienība, Latrits saucās, tad biedrība Rīgas velo nedēļa, kas ietver arī ļoti daudz un dažādus mazos aktīvistus. Bet to jau arī globāli skatās, arī vācieši brauc un brīnās, kā mēs tieši pretēji ierastiem, kad spējam tik labi sadarboties. Kad varam apvienoties un konkurējoši uzņēmumu savstarpēji uztaisīt vienu foršu pasākumu. Bet tas ir atbilde, tāpēc, ka tas ir velosipēds, jo tas ir veids, kad brauc kopā, tas ir forši, tas rada prieku, tas ir fans, latviski izsakoties. Un viens no šādiem pasākumiem ir tvīda brauciens. Tieši tā, jā. Tas ir tavs projekts. Kur tu rāvi šādu domu, no kurienes tas ir, vai kā tu izdomāji, ka vajag tvīda braucienu tagad? Tvīda brauciens ir, vai angliski tweed run. Tas nosaukums ir radies Londonā 2009. gadā. Savukārt mūsu stāsts un backgrounds ir tāds, ka mēs iepriekš jau arī vācāmies draugi, pasākums Kuldīgā, pilsētas svētki, savācamies uz nelielu velo parādi Senlaicīgos Tērpos. Un tad, kad redzēju šo pirmo Londonas tvīdu braucienu, man uzreiz klikšķis saklikšķinājās, kā mēs to varam nosaukt. Jūs jau it kā darat to, Mēs jau daram, un tas īstenībā bija pasaulē. Arī bija redzējis Vācijā, kur ir vēsturisko velosipēdu un tērpu brauciens un tam līdzīgi. Atšķirība ir tas, ka ja no tādiem antīgo transporta līdzekļu klubiem, tad tvīdbraucienam tā ir daudz brīvāka attieksme pret šo. Tas ir tiešām velo kustības veicināšanas pasākums, un tur ir praktiski vienalga, kāds tev tas velosipēds. Tur neviens neskatās un nešķiro. Pirksts nebakstīs. Svarīgais ir tērps. Un tērps arī ļoti plašs. Tas varbūt no 19. gadsimta beigām līdz 60. 70. Un pat varbūt tev var tas vēsturiskais būt, bet, piemēram, rozā vai zaļi mati, tādā jau saucamā tvaika panka stilā vai angliski steampunk. Tā brīvi, un tas vairāk krāšņam parādīt, cik var mierīgi, skaisti braukt ar velosipēdiem, cik tas ir savā ziņā modīgi un interesanti. Toms varbūt var pastāstīt par tvīda brauciena, šī gada tvīda brauciena. Kurš pēc kārtas viņš ir? 8. tvīda brauciens. Tas ir tā pilnīgi tā. Cik tev lielākais bijis dalībnieks? 10, 11, 12, tā arī sanāk, jā. Cik daudz cilvēku savācās? Lai skatītājs apmēram saprotu, mēs tā parasti ap 500 dalībnieki ir tā. 500? Pustūkstotis?
tāds jaudīgāk. Mēs nekad nespiežam to kvantitāti, tā kvalitatīvā masa, kur arī var ērti novadīt satiksmē un tam līdzīgi. Kā tiek pieņemts šīs pieteikums, dalība, rezervācija? Varbūt izstāstīja, kas cilvēkam jādara, ja viņš izdomājas, man ir... Jā, Esplanādē pie Raiņa. Pirminieki no 2 līdz 4 ir gatavošanās. Kurš datums? 22. aprīlis. 22. Tas pagaidi, tūlīt? Šodien. Jā, un gatavojamies, tur pucējamies, ar kādam jau ir pa ziemu izlaidušas riepas, atbraukt sapumpēsim, būs pat friziermeistara darbnīca un cirkus mākslinieki un velo orķestris un tādas visādi tingeli tangeļi. Tad 4 sākam braucienu, braucam uz Pārdaugu un apakaļ. Gar Āgenskaldu tirgu, turpceļā pa Akmens tiltu apakaļ pa Vanšu tiltu. Ceļi ir kaut kā atbrīvot, tas ir tā kā ar pilsētu saskaņots? Jā, tas ir saskaņots brauciens. Mums daži policijas motociklisti, respektīvi policisti motociklisti pavadīs, bet tā mēs iekšēji arī organizējamies. Tur ir iekšā masā jau būs cilvēki, kas zina, kur braucam, kur pa kādām ielām, un tā tas viss drošs saskaņots pasākums. Un tad ir jau no 5:30 vai 5:30, atkarībā cik ātri mēs brauksim, jau ir balli Fon Strīcka vilā, kas ir Brijāna ielā. Tas ir vēsturiska māja, un tur būs arī viss rokenrola ritīgi. Tas ir tāds ģimenisks pasākums? Jā, viennozīmīgi. Tur ar bērniem, ar vecākiem, vecvecākiem. Suņiem, kaķiem ir pat brīži ar vējs un brauc un sunīti pagājuši groziņā un tā klūk. Šogad gan bišķiņi vēsāks nekā citas gadus ir tas aprīļa beigas, mums te iekrituši nedaudz uz izturības tvītu braucienu, bet tāpēc arī tas ir izaicinājums. Tvīts vienmēr ir silts un mitrumistarīgs apģērbs. Bet tvīts vispār ir audums, vai ne? Tvīts pēc savas, tas ir tas veclaicīgais multifunkcionālais audums. Super multifunkcionālais, un tās ir skaistas žaketītes, tās ir arī tie ir kostīmi dāmām un tie ir arī metālīši. Tad varam arī te pašā brīdī var neieceklēties uz to tvīdu apģērbu, var arī kaut ko vienkārši veclaicīgi foršu, var arī kādā jūrnieku kostīmā un tam līdzīgi braukt. Superīgi! Dodamies uz tvīdu braucienu visi, sekojam līdzā velo nedēļai, ar velo uz darbu, visus iespējamos velo pasākumus, valkam savus ričukus ārā, braucam. Velo nedēļa LV, tur var uzzināt. Tu esi tāds entuziasts velo, bet jau arī biznes. Jā. Ja tagad kādi jaunie gurķi, kuri videni beidz, izdomā dziedāt vai diriģēt vai vēl ko, kad nāk tā ir kaut kāda ideja, ir kaut kāds savs, ko gribētos darīt. Ja? Kā tu iedrošinātu, vai tieši otrādi neiedrošinātu mesties iekšā, kā tu teici, tur tādā nezināmajā biznesa pasaulē, tā kā baseins bez ūdens, ja? Tā jau nav, tu ūdeniem saproti. Kā tu iedrošinātu? Tas ir jādara? Tā vajag? Es domāju, ka jā, tīpaši ir tā iekšējā enerģija, ka tev ir tas. Galvenais ir jāsaprot, kam tu to dari, kas ir tavs klients. Vai ir tiešām kāds, kam tu to vajag? Ja tu pārliecinies pamazām, ka ir, tad uz priekšu. Un sanāks vai nesanāks, tik un tā ir milzīga dzīves pieredze, un tas tev tādu konkurenci darba tirgu paceļ daudz augstākā mērā. Pēc tam, nezinu, pat strādājot algot darbu, tu jau tās sistēmas iekšēji saproti daudz dziļāk, un tu spēj to darīt kvalitatīvāk. Es to man piekritīšu labāk dzīves nogalē. Paskatīties uz savu dzīvi un saprast, ka nav ko nožēlot, ka kaut kas nav izdarīts. Nav pamēģināts vismaz. Jo viss trakākais jau ir tā neziņa. Kā būtu, ja būtu. Tā tu pamēģini, saprat. Viss, tu varēsi mazbērniem stāstīt, kā ir, ka to dara. Superīgi. Toms Ehrenpreis šodien pie mums Rīta kafija.lv studijā. Sarunas pie kafijas raidījums. Coffee Tower, starp citu, ir liels velo
atbalstītājs. Mēs ar Velo uz darbu pagājušajā gadā atbalstījām, šogad arī. Nu ko, Tom? Paldies! Kāpjam uz riteņiem? Lai labi ripo! Lai labi ripo! Atā! Lai slavu!